tiekamies atkal pie skaistā porcelāna apskata. Kā vienmēr gribu priecēt jūs ar ziediem ziemā. Tie ir īpaši burvīgi. Un šoreiz apskatīsim atkal LFZ Lomonosova porcelāna fabrikas servīzi vīnogas. Cik es lasīju par viņu, tad tas ir rokas gleznojums. Kobalts, man liekas, ir īpaši tāds skaists, izteikta zila krāsa ar zeltu, ir redzams lustras. Tad, kad es viņu ieraudzīju, domāju, nē, šī servīze noteikti būs mūsu kolekcijā. Zīmogs laikam ne tik labi redzams, bet tas ir LFZ. Servīze tika ražota no 1970. gada līdz 1992. gadam. Formas autors ir Ļeporskaja. Krūzītes vēl nāk uz kolekciju. Un vēl viena daļā stela. Šī stela ir ar rozītēm, rokas gleznojums, gandrīz pilna servīze, nav dažu krūzīšu. Interesants rozes zīmējums. Porcelāna fajansa fabrika, senais zīmogs, un šī daļā priecīgā, protams, ir Regīna. Arī šeit ir attēloti ziediņi, bet tā oranžā krāsa ir tik spilgta, ka uzdzen kaut kādu jautrību. Ir Regīnas nopietnas, ir Regīnas arī jautras, spilgtas. Zīmogs, porcelāna fajansa fabrika, Rīga. Arī šai Regīnai ir rokas gleznojums. Tāds arī spilgts zaļums egļu, un šī oranžā krāsa tā viņu atdzīvina. Nākamo skaistuli sen jau visi zina. Protams, tā ir tauta. Bet šai tautai trūkst cukurtrauka. Bet tas nekas.
Ļoti labi saglabājusies, zelts ir vietā. Brīnišķīgā servīze, tauta. Tāds vāciņš interesants. Ērti paņemams. Arī šeit senatnīgais zīmogs, porcelāna fajansa fabrika, Rīga. Un nobeigumā gribu jums parādīt pusdienu servīzi rokoko. Es ilgi domāju, kāda varētu izskatīties ziemas pusdienu servīze. Šo tik tiešām varētu nosaukt par ziemas pusdienu servīzi. Tādas puķītes kā sniegpārsliņas. Un tā ir pilna servīze, gan ar piparu trauciņu, gan ar terīni, gan ar visiem šķīvīšiem, servējamajiem traukiem, 6 personām. Vēlreiz paskatīsimies uz šīm puķītēm, kuras es saucu par sniegpārsliņām. Bet tagad visiem saku atā, un lai ātrāk paskrien pēdējais ziemas mēnesis, februāris. Nu, un gaidīsim pavasari.